Sveicināti OneTech 1S ERP nodarbībā kontrahenti un partneri. Kā ārējie biznesa partneri var būt veikalu tīkli, holdingu struktūras un atsevišķi uzņēmumi, kas veic savstarpējas attiecības vienas juridiskās personas vārdā. Tas ir strādā viena kontrahenta vārdā. Ja mums sistēmā nav jāreģistrē veikalu tīkli vai holdingu struktūras, mēs varam izmantot tā saukto vienkāršoto variantu. Šajā gadījumā lietotājs strādās ar kontrahenta katalogu. Ja mums ir nepieciešams, lai varētu reģistrēt veikalu tīklus un holdingu struktūras, tas ir divas augšējās schēmas, tad šajā gadījumā mums būs nepieciešams aktivizēt funkcionālu opciju sistēmas iestatījumos, un lietotājs strādās ar diviem katalogiem – partneru katalogu un kontrahentu katalogu. Sākumā aplūkosim vienkāršo variantu. Tā ir trešā schēma. Atsevišķs uzņēmums veic attiecības vienas juridiskās personas vārdā. Šim nolūkam nav jāaktivizē nekādas funkcionālās opcijas. Šajā gadījumā lietotājs strādās ar vienu katalogu – kontrahenti. Tagad aplūkosim kontrahenta karti. Redzēsim, ka tā patiešām satura informāciju, kas tiks izmantota gan operatīvai vadības uzskaitai, gan reglamentēto dokumentu pareizai reģistrēšanai. Tas nozīmē, ka tajā ir informācija par kontrahentu, dati par to, reģistrācijas un PVN maksātāja numurs, darba nosaukums, kā arī informācija, kas mums nepieciešama operatīvās vadības uzskaitei. Ja mums ir nepieciešams, lai varētu reģistrēt veikalu tīklus un holdingu struktūras, tad šajā gadījumā sistēmas iestatījumos ir jāieslēdz funkcionālā opcija. Administrēšanas sadaļā CRM un mārketings ir jānorāda, ka mēs neatkarīgi uzturēsim partnerus un kontrahentus. Tas nozīmē, ka neatkarīgi pārvaldīsim savus piegādātājus, klientus un citus partnerus. Apskatīsim, kas mums tagad ir pieejams. Tagad lietotājs strādās ar diviem katalogiem – partneru katalogu un kontrahentu katalogu. Šobrīd apskatām partneru karti, redzams, ka tajā nav informācijas par kontrahentiem. Tas nozīmē, ka nav reģistrācijas un PVN maksātāja numura, kā arī nav juridiskā nosaukuma. Atgriezīsimies pie mūsu schēmas un aplūkosim veikalu tīklu un holdingu struktūras. Iedomāsimies šādu scenāriju. Mūsu klients ir veikalu tīkls. Šajā tīklā ir vairāk veikali. Tie var atrasties dažādās pilsētās, tiem ir dažādas adreses, bet tie visi darbojas viena kontrahenta vārdā, vienas juridiskās personas vārdā. Kas mums šajā gadījumā ir jādara? Mums būs jāveic ieraksti partneru katalogā un kontrahentu katalogā. Vispirms mums ir jāizveido mātes uzņēmums, kas ir ieraksts partneru katalogā. Tālāk katrs veikals ir jauns ieraksts partneru katalogā. Tas ir partneris 1 un partneris 2 ir mūsu veikali. Šiem partneriem būs jānorāda mātes uzņēmums. Ja visi šie veikali darbojas viena kontrahenta vārdā, tad kontrahentu reģistrējam vienu reizi. Tas ir mātes uzņēmumam reģistrējam kontrahentu, un visi veikali varēs strādāt šī kontrahenta vārdā. Tas ir partneris 1 un partneris 2. Paskatīsimies, kā tas tiek īstenots. Kā jau tika minēts, uzdevums ir šāds. Ir klients, veikalu tīkls. Šajā tīklā mēs aizpildīsim divus veikalus. Abi šie veikali darbojas viena kontrahenta vārdā. Tagad ir jāreģistrē šāda struktūra. Šī opcija mums jau ir ieslēgta, tāpēc pāriesim uzreiz uz partneru katalogu, lai reģistrētu jaunu partneri. Šajā gadījumā būs jāreģistrē arī kontrahents, jo partnerus un kontrahentus mēs uzturam neatkarīgi. Lai reģistrētu jaunu partneri, ieteicams izmantot reģistrēšanas palīgu. Ja izmantosim palīgu, sistēma kontrolēs dublēšanos. Tas ir, ja tiks atrasti līdzīgi partneri ar tādu pašu nosaukumu, kontaktinformāciju vai kontaktpersonām, sistēma mūs par to brīdinās un lietotājiem būs jāizlem, ko ar to darīt. Ja mēs izveidosim jaunu partneri, izmantojot komandu izveidot jaunu, šādas kontrolas nebūs, tāpēc tas mums ir jāpatur prātā. Protams, vienmēr ir ieteicams reģistrēt jaunus partnerus, izmantojot reģistrēšanas palīgu, jo tādā veidā notiek dublēšanās kontrole. Ne visi lietotāji var reģistrēt jaunu partneri, neizmantojot palīgu, bet tikai tie, kuriem ir pietiekami daudz tiesību. Tas nozīmē, ka tas ir atkarīgs arī no mūsu lietotāju tiesību iestatījumiem. Kad mēs reģistrējam jaunu partneri, atkarībā no tā, kādi dati mums ir zināmi, mēs tos aizpildām šādā veidā. Ja uzreiz zinām viņa identifikācijas datus, tas ir nosaukumi, reģistrācijas numuri, PVN, maksātāja numuri, un ja ir ieslēgta iespēja saņemt datus par kontrahentu, tad norādot reģistrācijas numuru vai nosaukumu,
Tiek veikta meklēšana un automātiski aizpildīti dati no Latvijas Lursoft un Eiropas VIES datubāzēm. Lai meklēšana darbotos, ir obligāti jānorāda kontrahenta reģistrācijas valsts un PVN numurs. Tādējādi, kad mēs pabeigsim darbu ar palīgu, mums būs reģistrēts gan partneris, gan kontrahents un, ja nepieciešams, arī kontaktpersona. Mana kontrahenta nosaukums būs sadzīves tehnika. Šie ir kontrahenta dati. Tālāk viss, kas ir zem tā, ir partnera dati. Tas nozīmē, ka ar partneri var veikt dažādas darbības. Reģistrēt savstarpējās darbības, zvanus, īziņas, tikšanās, plānot vēstuļu nosūtīšanu un tā tālāk. Partnerim var reģistrēt komerciālus piedāvājumus un darījumus. Bet tiklīdz mēs nonākam pie rēķina izrakstīšanas un dokumentu izsniegšanas, šeit kontrahents ir obligāti nepieciešams. Tagad es reģistrēju mātes uzņēmumu, kura nosaukums būs veikala tīkls sadzīves tehnika. Katram partnerim ir obligāti jānorāda kontaktinformācija. Tas ir tālruņa numurs vai e-pasta adrese. Es norādīšu tālruņa numuru. Ja jauna partnera reģistrācijas brīdī mums ir zināmi kontaktpersonas dati, ar kuru sadarbosimies, šo informāciju var norādīt uzreiz. Piemēram, es zinu šo informāciju. Zinu, ka strādāsim ar tādu kontaktpersonu kā Jānis Kalniņš. Tāpēc uzreiz norādu kontaktpersonas vārdu un uzvārdu. Kad es beigšu strādāt ar palīgu, man būs partneris, kontrahents un partnera kontaktpersona. Kontaktpersonai obligāti jānorāda arī kontaktinformācija, e-pasta adrese vai tālruņa numurs. Tātad pirmajā solī esam norādījuši visu, kas ir nepieciešams, un tad varam pāriet pie nākamā soļa. Kā jau minēju, ja mēs izmantojam jaunu partneru reģistrācijas palīgu, tad otrajā solī sistēma meklē, vai mums informācijas bāzē ir līdzīgi partneri, un ja ir, mums ir jāizlemj, ko ar to darīt tālāk. Mūsu gadījumā līdzīgi partneri ir, sistēma jautā, kur to darīt un vai turpināt reģistrāciju. Šī ir galvenā reģistrācijas palīga priekšrocība, kas novērš ierakstu dublēšanos. Nākamajā solī ir norādīt galveno menedžeri, kurš būs atbildīgs par darbu ar šādu partneri. Un obligāti jānorāda attiecību veids. Viens un tas pats partneris var būt klients un piegādātājs, var būt citas attiecības. Tas var būt konkurence, tad šeit varat atzīmēt vairākas izvēles rūtiņas. Nākamajā solī sistēma piedāvā reģistrēt bankas kontu. Ja esam atzīmējuši, ka reģistrējam kontrahentu, bet man šī informācija vēl nav zināma, šo soli izlaižu. Pēdējā solī pārbaudām iepriekš aizpildīto informāciju. Ja nepieciešams atgriezties, labot vai aizpildīt, tam ir atbilstošas komandas. Man tas nav nepieciešams, tāpēc uzreiz noklikšķinu uz izveidot. Tādējādi tagad esam reģistrējuši mātes uzņēmumu veikalu tīklam. Tālāk mums ir jāturpina reģistrēt jaunus partnerus, taču šoreiz es to darīšu ar komandu izveidot jaunu, jo saskaņā ar uzdevumu nosacījumiem abi veikali darbojas viena un tā paša kontrahenta vārdā. Piereģistrēsim jauno partneri. Norādu veikalu nosaukumu sadzīves tehnika Ventspils, un ir svarīgi atcerēties norādīt mātes uzņēmumu. Šim partnerim mātes uzņēmums ir veikalu tīkls sadzīves tehnika. Uzreiz atzīmēju attiecību veidu klients un noklikšķinu izveidot. Ir jāreģistrē vēl viens veikals, tāpēc atkal atkārtosim nu pat redzētās darbības. Norādām veikalu nosaukumu, mātes uzņēmumu veikalu tīkla sadzīves tehnika un attiecību veidu klients. Tad apskatīsimies, kas mums ir, proti kāda struktūra mums ir izveidojusies. Lūk, mūsu veikalu tīkls, mātes uzņēmums un 2 veikali šajā tīklā. Tie ir ieraksti partneru katalogā. Tagad pat neatverot partneru karti, šajā darba vietā uzreiz var redzēt, kādi kontrahenti mums ir, vai šim partnerim ir vai nav reģistrētas kontaktpersonas. Mēs aplūkojam sadzīves tehnikas veikalu tīklu. Šim partnerim ir reģistrēts viens kontrahents un viena kontaktpersona. Jūs varat uzreiz doties uz hipersaitēm un apskatīt visu nepieciešamo informāciju. Ja nepieciešams, kaut ko papildināt. Šeit ir partneris, kontrahents, un šeit jūs varat redzēt kontaktpersonu. Mēs reģistrējam kontaktpersonu partnerim, nevis kontrahentam. Un kontaktpersonu var būt tik daudz, cik vēlaties. Ja nepieciešams, varat norādīt kontaktpersonu lomas, dzimšanas datumu, lai varētu nodot sūtījumus, apsveikt dzimšanas dienā un tā tālāk. Paskatīsimies, kas mums ir ar pārējiem 2 partneriem. Sadzīves tehnika Ventspils. Tā kā mēs esam pareizi reģistrējuši partnerus un kontrahentus, jūs varat no partnera kartes pāriet uz saistītajiem kontrahentiem. Ja uzstādīsim atzīmi ieskaitot mātes uzņēmumu kontrahentus,
Redzēsim, ka partneris sadzīves tehnika Ventspils var strādāt kontrahenta sadzīves tehnika vārdā. Tas pats attiecas uz otru partneri sadzīves tehnika Jelgava. Pārējot uz saistītajiem kontrahentiem, redzēsim, ka arī šis partneris var strādāt kontrahenta sadzīves tehnika vārdā. Ja šie partneri var strādāt citu kontrahentu vārdā, mēs varam izveidot šādus kontrahentus. Reģistrācijas palīgā mums ir iespēja reģistrēt tikai vienu kontrahentu. Tāpēc, ja tādu ir vairāki, mums jāatver partnera karte, jāpāriet uz saistītajiem kontrahentiem un ar komandu izveidot jāpievieno pārējie kontrahenti, kas mums ir nepieciešami. Šādā veidā mēs reģistrējam veikalu tīklu. Atgriezīsimies savā vietnē un apskatīsim, ko esam ieguvuši. Šis ir veikalu tīkls, mātes uzņēmums un veikali šajā tīklā. Šie ir visi ieraksti partneru katalogā. Tālāk ir holdingu struktūras. Šeit ir pretēji. Tas ir viens ieraksts partneru katalogā un vairāk ieraksti kontrahentu katalogā. Lai to izdarītu, ir jāizmanto jauno partneru reģistrācijas palīgs. Jāreģistrē viens kontrahents, pēc tam jāpāriet uz saistīto kontrahentu sarakstu un jāpievieno jauns kontrahents. Šādā veidā mēs reģistrējam holdingu struktūras. Atgādinu, ka, lai varētu reģistrēt veikalu tīklus un holdingu struktūras, ieslēdzam funkcionālu opciju un strādājam ar diviem katalogiem – partneru katalogu un kontrahentu katalogu. Ja šādas struktūras nav nepieciešamas, var izmantot vienkāršoto versiju, tad šo opciju neieslēdz un lietotājs strādā ar vienu katalogu – kontrahentu katalogu. Labākai izpratnē aplūkosim citu schēmu. Šajā lietojuma risinājumā tika izmantoti divi katalogi, bet atkarībā no sistēmas iestatījumiem – partneru katalogs un kontrahentu katalogs. Partneri – šeit tiek glabāta informācija par uzņēmumu biznesa partneriem, un to izmanto operatīvās uzskaites mērķiem, reģistrējot savstarpējas darbības un norēķinus ar partneriem. Kontrahentu katalogs – šeit tiek glabāta informācija par juridiskām vai fiziskām personām, lai veiktu reglamentētu savstarpējo norēķinu uzskaiti ar partneriem. Tātad šie divi katalogi – partneru un kontrahentu. Partnerim ir pārvaldes būtība, kontrahentam ir reglamentēta būtība. Darba vietā, kurā reģistrējam jaunus partnerus, nepieciešamības gadījumā varam piemērot dažādas atlases, piemēram, redzēt, cik ir reģistrēti kontrahenti, cik kontaktpersonas, var filtrēt, lai redzētu tikai savus partnerus. Šajā gadījumā es strādāju OneTech lietotāju vārdā, un ja iestatīsiet filtru uz tikai mani, saraksts samazināsies. Ja nepieciešams, partneriem varat izmantot arī uzņēmējdarbības reģionus un filtrēt arī tādā veidā. Tālāk par to, kādi pārskati šobrīd ir visinteresantākie. Partneru profils. Iestatījumos norādām, ko mums ir nepieciešams attēlot. Vienā darba vietā varam redzēt kontaktinformāciju, reģistrētās kontaktpersonas, kuru kontrahentu vārdā partneris strādā. Ja tas ir klients un sistēmā reģistrējam pārdošanas noteikumus, līgums ar klientiem, tad šeit redzam klientam pieejamos līgumus. Ja ir nepabeigti savstarpējie norēķini, varam redzēt arī šo informāciju. Atskaite ir pielāgojama, mēs norādām nepieciešamo informāciju. Turpmāk, aplūkojot citas tēmas, mēs sastapsimies ar pārskatiem par pārdošanu un savstarpējiem norēķiniem. Šajā nodarbībā tas arī viss. Veiksmi darbos!